Zafīra blietēšanas rullis ar darba platumu 2,5 vai 3 metri ir svarīgs palīgs skābrības gatavošanā. Konkrētais rullis ir 2,5 metri plats, 1,9 tonnas smags ar papildus 400 kg sānu blietēšanas aprīkojumu. Kopā veido 2,3 tonnas smagu blietēšanas agregātu. Bet, ja rāmi un rulli piepilda ar ūdeni, tad kopējais svars sasniedz 3,2 tonnas. Būtībā ļoti vienkārši. Smags, masīvs dzels rullis. Klients papildus izvēlējās sānu malu veidotāju, kas ir noderīgs, ja nav betonētas skābrības tranšejas. Sānu malu veidotāju pie zemes piespiež ar hidrocilindru un manometrā redzams, ar kādu spiedienu dotajā brīdī strādā. Aizmugurē Zafīra ruļļiem ir vieta ar tapu, kur pieāķē trosi, ja nepieciešams kādu pievedēju uzvilkt uz kaudzes. Vēl papildus Zafīra skābrības ruļļus ir iespējams aprīkot ar hidraulisku ruļļu nobīdes mehānismu sāniem. Protams, kā katra tehnika, arī šie ruļļi prasa nelielu kopšanu. Bez Zafīras mērēšanas nipeļi iznest ruļļu augšpusē ļoti ērtā un redzamā vietā. Klausoties dažādu ēdinātāju konsultantu seminārus par skābrības blietēšanu, ir radušies vairāk secinājumu. Nepieciešamās blietēšanas tehnikas masu var aprēķināt dalot atvestās zāles masu stundā ar 3, bet uz tūmējas tehnika nav blietētāji. Atvestā zaļā masa pirms blietēšanas ir jāizlīdzina. Ideāli būtu 15–20 cm biezā slānī. Blietēšanas tehnikas braukšanas ātrums nedrīkst būt lielāks kā 4 km/h. Pār katru vietu jāpārbrauc vismaz 3 reizes. Un katrai zāles tonnai blietētājiem jāvelta vismaz 2–3 minūtes. Var teikt, ka viens blietētājs stundā var noblietēt 20–30 tonnas zaļo masu. Kukurūza, protams, blietējas vieglāk, tāpēc kukurūzas gadījumā viens blietētājs spēja labi noblietēt 30–40 tonnas stundā. Ilga blietēšana pēc pēdējās kravas atvešanas vairs nespēs izlabot kļūdas, kuras ir pieļautas kaudzes vidū. Pēc pēdējās kravas ieviešanas nav jēgas blietēt ilgākā stundu, pat ilga blietēšana pēc pēdējās kravas var kaitēt, jo kaudze pēc iespējas ātrāk jānosedz, lai nepieļautu vērtīgās oļskābās gāzes izdalīšanos un skābekļa piekļuvi. Ar agro novēl saimniekiem nākamajā dienā pēc skābrības kaudzes nosegšanas ar plēvi kaudzes vietā ieraudzīt piepūtušos bumbu. Tas būs viens no rādītājiem, ka viss izdarīts labi.